Tad šajā nodarbībā es parādīšu 7 dažādus akordus, kurus tu visticamākais nezināji līdz šim. Ja gadījumā tu tagad, es tev rādīšu visus šos akordus, uzreiz viņus varēsi nospēlēt, un jau es līdz kursā, ka tāda ir, atstāja komentāru, un interesē varbūt šeit ir kāds ģitārists, kurš tiešām zina visus šos akordus, kurus es parādīšu. Un šī video doma ir vienkārši padalīties varbūt ar akordiem, kas nav tik varbūt bieži sastopami, lai gan es nedomāju, ka viņi ir pārāk reti, bet tādi interesanti krāsaini akordi. Varbūt viņi tev vienkārši iedvesmos izveidot kaut kādas savas idejas. Vai arī otrs, kur tu viņus varētu izmantot, ir pieņemsim, ja tu spēlē kaut kādas dziesmas, kur tu spēlē. Ļoti forši ir, piemēram, reizēm pabeigt skaņdarbu ar kaut kādu nestandartu akordu, vienkārši iedot tādu kā interesantu enerģiju pašās skaņdarba beigās. Pirmais akords, ko es parādīšu, ir sol minors. Precīzāk viņu varētu saukt kā sol minora 11. Es viņu nospēlēšu, parādīšu un mazliet arī katrs no šiem akordiem mēs izanalizēsim, lai tu tā kā saprastu, varbūt arī smalkāk, ko nozīmē ne tikai būt spējīgam nospēlēt akordu, bet arī saprast, ka tāds pakāpēm, lai pēc tam arī turpmāk, kad kādreiz piefiksē kaut kāds interesants krāsas harmonijā, ka tu spēj viņus atpazīt un tādējādi arī, es uzskatu, ka ļoti liela daļa no mācīšanās iegūt tavu spēju saprast, ko tu dari. Nevis vienkārši iegaumēt kaut ko, nesaprotot, kāpēc tas strādā, bet saprotot, kāpēc tas strādā. Tad šis sol minor 11, pirmais akords šās te. Ļoti tāds skaists akords. Sol, re, si bemol, do, fa. Pirmā pakāpe, 5. bemol 3. 11. un bemol 7. Tas ir pirmais no šiem 7 akordiem. Tālāk, nākamais, ko es parādīšu, ir tas, ko es tagad parādu, šis akords, es pieļauju, ka daudz viņi tāpat zina. Varbūt uzreiz var pateikt, kas tas tāds ir. Šis akords. Šis ir Jimi Hendrix akords. Ja viņš neietilpst sarakstā, bet tu nezināji, tad ar kur viņš ir. Es sāk no 5. stīgas. Mums ir pirmā pakāpe, 3. bemol 7. un diez 9. E7, diez 9. Reizēm tur ir atvērta stīgas, sastāv nospēlēt basā. Jimi Hendrix akords. Bet tā kā otrais akords, ko es piedāvāju, varbūt tu nezini, ir, ja mēs šo pašu paņemtu, šis ir dominants septakords, bet ja mēs paņemtu un pajautātu sev, kāds būtu tā kā Jimi Hendrix akords, ja tas nebūtu dominants septakords, bet tas būtu mažors septakords, un tad ir šāds te akords. Savā būtībā viss, ko es izdarīju, es paņemu to pašu Hendrix akordu. Rekur vēl uz pirmās stīgas spēlēju, rekur te diez 9, un rekur jūs spēlēju uz pirmās stīgas vēl arī diez 5. pakāpi. Tas diezgan populārs akords džez mūzikā. Ja es tagad šos 7 pabīdu uz mažoru 7, un šīs tad 2 augšējās notas pabīdu uz to augstāk, tad iegūst šādi te akordi, kas ir Mi, Mai 13. Mums ir tonika, terca, liela 7, vēlreiz šeit terca oktā augstāk un 13. pakāpe. Stīvijam Rejam ir dziesma, kas saucās Lenī. Šajā dziesmā mēs arī šo akordu satiekam attiecībā ar lā mažoru. Un tu šo akordu ir pievienot savam mažoru septakordu arsenālam. Šis arī ir foršs, tāpēc, ka viņš var bīdīt apkārt. Un citām ladām.
Un katru reizi, kad tev ir iespēja izmantot mažoru septikordu, teorētiski, tur ir jāaptēlē savu gaunu. Var izmantot arī šādu akordu. Un jā, parasti, manuprāt, ģitāras zina šo Hendriksa akordu. Bet priekš man šis ir tāds kā Hendriksa akords, tikai ne dominants septikords, bet mažors septikords. Trešais akords ir šāds te interesants politonāls akords. So mazāk vēl laikam dilainu korus klāt. Un zemāko noti pieņemsim oktāvu zemāk. Viens veids, kā viņi varētu saukt, būtu, piemēram, solmai 9, kuram basā ir mī. Iepret solmai sanalizēt, kur mums ir 3. pakāpe, 1., 9., 5. un 7. Ja mēs viņu analizētu, piemēram, pēc mī, tas būtu vairāk tāds kā mī minor 11. Mums ir, kur ir, ja mī būtu 1. pakāpe, mums ir, kur 1. pakāpe, kvinta, terca, 11. bemol 7. pakāpe un 49. pakāpe. Šo akordu, ja es tam maldos, sauc arī par burvja akordu, wizard chord. Piemēram, kādreiz spēlē kādu. Šo arī var bīdīt apkārt, vienkārši tad šo apakšēju notni var dabūt un bīdot apkārt, bet teorētiski viņu var nospēlēt. Es spēlētu arī, piemēram, kur es nospēlu šeit, viņu var arī atrast šeit. Un šo akordu var nospēlēt un varbūt kādu klišejisku popmūzikas vai poprock dziesmu pacelt beigās pilnīgi citā enerģijā. Nākamais, ko es gribu parādīt, ir sol minora akords, bet viņš savu to krāsu šeit iegūst, izmantojot atvērtās stīgas. Šis nebūs varbūt akords, ko tur bīdīt visu kaut kur apkārt, bet varbūt viņu atpazīs. Es viņu nospēlēšu vienkārši visas nocionācijas, cik varbūt viņu tik vēl neatpazīst, tāpēc es viņu parādīšu sākumā noarpeģējot tādā variantā, kā varētu būt, ka viņu atpazīs. Šāds te akords, es viņu sauktu par Gilmora akordu. Kas mums šeit ir, ja mums būtu kaut kāda minora situācija, piemēram, ir sol minors, re minors, do minors, Pink Floyd. Ja mēs viņu analizējam pret sol, tad mums ir bemol 3. pakāpe, mums ir atvērts stīgs ar toniku, tad mums ir šeit uz 2. stīgs bemol 7. pakāpe un 13. pakāpe. Tur kādreiz situācija, kur nospēlē sol minoru. Es viņu arpeģēju tā, ka sākumā nospēlē 4. stīgu, tad 2. stīgu, tad 3. stīgu, tad 1. stīgu. Viņš varētu arī strādāt, piemēram, ja tev ir nevis tikai sol minors. Bet arī, piemēram, do dominants septikords 2-5, ne 2-5, tur fa mažor, bet Ja mēs viņu spēlējam pret do, es viņu redzētu kā do dominants septikords situācijā, tad mēs iegūstam citas uzreiz pakāpes, jo
tonika, jeb atskaites punkts, pret kur mēs analizējam šīs pakāpes mainās. Mums ir bēmol 7. pakāpe, 5., 11. vai 4. un 3. Nekas vēl šeit noliek toniku klāt. Un tas pats akords iegūst pilnīgi cita krāsa, nekā iebāsā būtu tajā notas sol. Dodamies tālāk. Tonika, kvinta, 9. pakāpe, maz terce, bemol 7. pakāpe, la minor 9. Ja tu gribētu kaut ko tādu, ko tur pārcelt uz citām tonalitātēm, tu esi gatavs mazliet arī attīstīt savu kreisās rokas tehniku, tā lai tev loknība atļauj tev būt šāds tev variants. Vai varbūt pat, ja tu vari ar video pirkstu to pielikt kvintu klāt, tad ir. Šeit, kad viņi spēlē, viņam kaut kā reizēm, kad izmanto atvērtās stīks, tā enerģija, tā tekstūra, viņa mazliet izmainās. Bet vēl mēģināt arī šeit tā viņa dabūt. Bet, var mēģināt arī šeit nospārt. Un bīdīt apkārt uz citām ladām. Ļoti skaists akords. Ir palikuši vēl 2 akordi, kurus es gribu šajā nodarbībā tev parādīt. Pirmais no tiem ir la minors bemol 9 uz 4. Šāds tā. Pirmā pakāpe, bemol 9, uz 4, 5 un rekurs vēlreiz spēlē ar pirmo. Ļoti tāds interesants sakot, šo arī var bīdīt apkārt, tas izslēdz. Pēdējais varbūt nav nekas tāds baigi neierasts, tas ar Fāmai 7 diez 11, bet man viņa patīk spēlēt šeit, kad viņam parādās arī šis tā atvērtās tīksni, tā krāsot interesanti būtu. Tonika, mažor 7, terce, diez 11 un 7. mažor 7. Pastamies, vai tu atceries visus šos akordus. Sol minor 11, mi maior 13, mi wizard chord, interesants tāds politonāls akords, kas ir mi, si, sol, tas ir tā kā uztverts kā apakšējā daļa, viņam ir tā kā mi minors un ar kraušajā laurējā pādies tā kā re mažors, tāds politonāls. Ļoti skaists tāds akords. Tāda Pink Floyd akords, Gilmore. Sol minor 13. Tālāk la minor 9. Tāda la minors bemol 9 uz 4. Un noslēgsim šo nodarbību uz Fā diez maior 7 diez 11. Jā, tu zināji visus šos akordus, atstāji komentāri. Ja tev ir vēl kādi interesanti akordi, kurus tu proti nospēlēt uz ģitāras, varbūt tur atstāt arī komentāru un parādīt kaut kāds vēl, kas tev liekas forši. Un, ja tev interesē mani video, kurus es šeit veidoju YouTube kanālā, tu vari arī abonēt šo kanālu tādējot parādot no to, ka tev ir interesi. Tādi interesanti 7 akordi, kurus iespējams es pieļauju, tu varēji līdz šim pat nezināt. Šajā video arī noslēdzu ar šo attēlu.